Pavasaris ir aktīvs stādīšanas laiks, un šodien pastāstīšu, kā pareizi iestādīt lapu krūmu. Mūsu šodienas modeļi ir grimoņi, bet tas, ko es stāstīšu, principā attiecās uz visiem lapu krūmiem un pēc būtības arī uz visiem citiem augiem, jo tie stādīšanas pamatprincipi jau visam ir vieni. Izņemot tad, kad jūs nopērkat kādu konkrētu augu, ir jānoskaidro, kādas ir viņa augsnes prasības. Piemēram, hortenzijas mīl skābu augsni, tad attiecīgi ielabosim ar skābo kūdru. Tūjām patīk bagātāka augsne, tad mēs pievienosim vairāk kūdru, kompostu materiālu, bet stādīšanas pamatlietas, kā izkārtot augus dzīvžogā, kā izrakt un sagatavot stādbedres, tas būtībā visam ir viens. Nu, ko ejam darīt? Šeit mums grimoņa stādīšana ir paredzēta dzīvžogā gar sētu. Tāpēc pirmais darbs, kas jau bija jāizdara, ir velēnas slāņa norakšana 3 līdz 5 cm dziļumā, ko saimnieks arī ir čaku izdarījis, un visas velēnas ir noraktas un noliktas šeit malā, jo mēs tās pēc tam vēl izmantosim stādīšanā. Un darbs numur 2 ir stādu izvietošana dzīvžoga dobē, tā lai mums starp visiem stādiem būtu vienāda attāluma, un beigās mums nebūtu tā, ka mums kāds grimonis paliek pāri, vai tieši pretēji, ka mums kāds pietrūkst. Un kā strādā tā matemātika? Mēs noliekam pirmo stādu, kur viņš mums atradīsies, ja? Teiksim, man viņš būs šeit, un mēs noliekam otrā dobas galā pēdējo stādu un nomēram attālumu no pirmā līdz pēdējiem stādam. Šeit, manā gadījumā, man sanāca 21,3 metri, un es zinu, ka man ir 21 nopirkts grimonis, tad šos 21,3 metrus mēs dalām ar 20. Par vienu mazāk nekā mums ir stādi, jo atstarps vienmēr ir par vienu mazāk. Un 21,3 metri izdalot uz 20, mums sanāk tas attālums aptuveni 1,07 metri, tad metrus un 7 centimetri. Man jau šeit ir saspraustas atzīmes, kur man atradīsies stādi. Beigās varam visus mietiņus, ar ko atzīmējām, pārskaitīt, un ja sanāk 21, tad zinām, ka matemātika nostrādāja pareizi. Man ir norādīts, ka grimonis izaug 2 metri augsts un 2 metri plats, bet atstarps mēs esam ielikuši tikai 1,7 m. Kāpēc tā? Liktos, ka varbūt ir jāstāda tad ar to 2 metru atstarpi, bet dzīvžogu stādot mēs vienmēr augus liekam ciešāk, jo mēs jau gribam panākt to efektu, ka dzīvžogs ir blīvs, tāpēc mēs augus saliekam ciešāk. To, cik cieši likt, var vienmēr arī sameklēt, palasīt internetā. Grimoņiem tas var būt no 80 cm līdz 1,20 m, pat 1,50 m, dažādām šķirnēm tas var arī mazliet atšķirties. Mūsu gadījumā tas būs 1,7 m. Un vēl svarīgi ir attālums no sētas. Paskatāmies, kas notiek kaimiņu teritorijas pusē, vai mūsu iestādītie augi, tad, kad viņi izaugs lieli, netraucēs kaimiņam, nelīdīs iekšā viņa teritorijā, un tāpēc šajā gadījumā šeit mēs liksim vismaz kādu 70–80 cm no sētas. Un darbs numur 3 ir stādbedres sagatavošana. Vienmēr jautājums, cik lielas bedres mums rakt. Un uz to nevar atbildēt tā viennozīmīgi, jo ir dažādas situācijas. Pirmkārt, gan atkarībā no, teiksim, auga izmēra, gan arī atkarībā no tā, kāda augsne mums šeit būs apakšā. Piemēram, ja man šeit izrādīsies, ka man ir ļoti laba melnzeme, tad man tās bedres nemaz nevajadzēs tik lielas. Man principā tad pietiks izrakt nedaudz varbūt lielāku par podu, ielabot, teiksim, nedaudz ar kūdru un stādīt iekšā. Savukārt, ja, piemēram, es rakšu un izrādīsies, ka man ir kaut kādi 5 vai 10 cm tikai melnzeme un pārējais sākās tur tīras smilts, tad pilnīgi noteikti man vajadzēs izrakt bedri, piemēram, priekš grimoņa, vismaz 50 cm platumā un 50 cm dziļumā, domājot par to, ka tas augs, jau augs arī lielāks, un viņam būs vajadzīga augsne un barības vielas. Skatoties uz stādiem, arī bieži vien maldīgs ir priekšstats, mēs nopērkam, piemēram, mazu podiņu, un tad liekas, kāpēc būtu jārok liela bedra, mēs izrokam tur varbūt drusciņu lielāku podiņu un stādam iekšā. Bet uz to ir jāskatās arī no tā, ar skatu nākotnē, cik liels šis augs izaugs.
Piemēram, ja tā ir maza ziemciete, kur arī paliks kā maza puķīte, tad, protams, viņai arī pietiks tur varbūt ar 20-30 centimetriem augsnes. Bet, ja tas ir krūms, kurš izaugs 2 metri augsts un 2 metri plats, mēs arī saprotam, ka proporcionāli viņa šī sakņu sistēma būs lielāka un arī viņam būs vajadzīgs vairāk barības vielas. Tāpēc vienkārši ir vajadzīgs pietiekamā daudzumā, teiksim, augsne un barības vielas. Nu ko, es sākšu rakt to bedri un tad skatīsimies, kas mums apakšā rādīsies un ko mēs šajā situācijā darīsim. Pagaidām šeit ar augsni izskatās diezgan labi, jo visur ir, joprojām man rokot ir melnzeme. Es jau esmu kādus 40 centimetrus dziļumā izrakusies, un šeit izskatās papildus melnzeme mums arī nebūs nepieciešama. Es paņemšu vēl ārā šo, jo šeit bedres apakšā mēs varēsim izmantot norakto velēnu. Nu, pat jau man arī sākās kaut kāda sliktāka grunts, un principā es esmu nonākusi līdz kaut kādiem 40-50 centimetriem, un ar to arī šeit pietiks. Bedra mums ir izrakta, un šeit ir brīdis, kur mēs varam izmantot velēnas. Noraktās velēnas ir ļoti labs materiāls, ko izmantot bedras apakšā, jo tā ir zāle, satrūdot būs slāpeklis, barības vielas, un arī nebūs nepieciešama lieka izvešana. Vismaz daļu no noraktās velēnas šādi varēs izmantot. Un velēnu mēs griežam ar kājām gaisā un liekam bedres apakšā. Divas. Nu, man varbūt pat šeit noderētu vēl kāda. Ielikšu vēl vienu mēniņu šeit. Tā kā izoderējam, principā, bedres apakšu. Un tad varam šeit bērt bedrē atpakaļ izrakto melnzemi pa virsu, nedaudz viņu sairdinot, lai tam augam, kad mēs viņu iestādam, lai augsne tomēr nav tik sablīvēta, viņa ir irdenāka un ir vieglāk saknītēm tur ieķerties. Un, kad nedaudz esam ielikuši, tad mēs varam pievienot kūdru. Šeit mēs izmantosim universālo neutralizētu kūdras substrātu, bagātinātu, tātad jau ar papildus barības vielām. Nu, aptuveni kādu pusspainīti vai nedaudz mazāk es šeit izbēru. Un to mēs sajauksim mazliet kopā ar melnzemi. Un atkal nedaudz melnzemi pa virsu. Augsni ar kūdru mēs kārtīgi samaisam. Sarokam un samaisam. Un šeit bedrē mēs esam dabūjuši šobrīd irdenu, augsnes un kūdras, nu, teiksim tā, maisījumu. Varam nedaudz uztaisīt tādu iedoldīti. Un stādāmo bedri pirms stādīšanas mēs kārtīgi salocam. Un kas vēl svarīgi, arī stādus pirms stādīšanas apliek. Bedri ik pa laikam, tātad redz, kur es it kā lēju, bet man apakšā tāpat tās ir diezgan sauss vēl viss, ja? Tātad mēs pamaisam un pēc tam atkal salējam. Augsne bedrē mums ir mitra, ūdens ir iesūcies. Es mazliet šo te mitro daļu pacelšu ārā, lai man ir vieta podziņam. Atlikšu viņu maliņā. Tā. Un ņemšu stādu ārā no podziņa. Izņemam ārā. Un tagad svarīgs moments. Šis te nāca viegli ārā. Un saknītes šeit, var redzēt, ir diezgan brīvs.
Bet jebkurā gadījumā te no apakšas mums vajadzētu mazliet tās saknes pabrīvēt. Tas palīdzēs augam ātrāk iesakņoties, jo dažkārt saknes ir tik cieši saaugušas podiņā. Podiņš ir jau tik pilns ar saknēm pieaudzis, ka saknes ir tik blīvas, ka viņas nespēs pašas satraisīties, un tad veidojās tā saucamais poda efekts, kad stādi pēc laika sāk mīkuļot, un izrādās, ka tas ir tāpēc, ja pēc arī, teiksim, kaut kāda ilgāka laika viņus izceļ ārā, mēs redzam, ka saknes ir palikušas tieši šādā pašā kamolā. Viņas nav spējušas atritināties, tāpēc šo daram tā ar sajūtām, ja, stipri nevajadzētu pilnībā tur plosīt un plēst. To nevajag darīt virspusē, bet vairāk tieši šeit no apakšas. Un svarīgi, ka šajā brīdī, kad mēs to daram, saknes ir mitras, nevis sausas, un tāpēc arī mums bija svarīgi augu pirms stādīšanas salaistīt kārtīgi. Nu, lūk, ar to arī pietiks, un liekam grimoni bedrē. Kad ieliekam bedrē, tad mēs paskatāmies to arī, kā viņš mums izskatīsies. Pakoriģējam mazliet to virzienu, kā viņš būs. Jā. Izskatās, ka man šeit, varbūt es varētu viņu, ņemot vērā, ka vēl nedaudz iesēdīsies, es varētu pat riksīt viņu celt augstāk, bet parasti jau stāda tā, lai būtu vienā līmenī viņš ar to, kā viņš ir audzis arī podā. Es nedaudz apakšā palikšu vēl, lai man paceļās tas līmenis drusku augstāk. Pamērīšu tagad. Nu, tagad man šķiet, ka būs labi. Un sākam rušināt atpakaļ šo te augsni. Un kārtīgi arī mēs piespiežam no visām pusēm. Tagad, kad bedra ir gandrīz pilna, tad arī ļoti svarīgs moments, lai pie saknēm nepaliktu gaiss un lai neveidotos izkaušana, mums ir kārtīgi šis te viss jāpiemīda. Pēdējo reizi salaistījām, ūdens ir iesūcies un varam visu smuki aizbērt ciet ar to pašu zemīti, ko mēs izrakām ārā. Nu ko, darbiņš ir paveikts, bet grūtākais vēl ir priekšā, jo šādi atkārtos vismaz šeit saimnieki vēl 20 reižu, un arī tas vēl nav viss, jo sekos ģeotekstils un mulča, un par to mēs pastāstīsim nākošajā sērijā.